Čau visiem un sveicināt manā jaunajā videoklipā. Šodien tāds jau bišķiņu savādāka videoklipa tipa modi. Šodien mēs palsīsim bišķiņu Gogles ziņas. Padiskutēsim par to visu, kas tur uzrakstīts, protams, ir. Par to visu sakarību, un vai man tas reāli interesē, vai tas ir jārāda citiem sejā, citiem acu ābolus, tas jāredz. Un tā tālāk. Es domāju, šī būs tāda pirmā epizode, un jūs, protams, komentāros rakstat pēc tam, vai ir jēga turpināt šādus videoklipus, jo tas ir ļoti svarīgi, vai šādi videoklipi jums der acīm, vai jums acis mielojas jums šo visu skatīties. Tā kā patīkam skatīšos, un tad mēs ķeramies lietai klāt. Tad pirmais ziņojums, ko mēs te redzam, Google ir nedaudz mākoņiens, nu tas ir skaidrs. Autovadītājs Ogrē, tieši Ogrē, padomājiet, notriec gājēji, policija meklē atslieciniekus, nu, jā, tiešām, Ogrē tieši notriec gājēji pārējie, nu, pēc šim palsīsim, kā, protams, visi jau nelasīsim, tas baigi laiku tērē, reklāma, tā, jā, skaidrs, ka divi policisti meklē šito te, šo vadītāju, kas notriec 24. janvārī, ap pulksteni, Karoči, agri no rīta, Brīvības ielā un Kalnu prospektā kustami pelēkais krāsas automobiļs, un jā, karoči, vadītājs uzbrauc gājējiem. Tieši te, oh my god, es šo vietu zinu. Bet, nu jā. Karoči, skaidrs, nekas īpašs. Tā, ejam tālāk. Virsraksts tā, kā lasa Trumps, noteikti abus sajaucis, diktators ir Putins, nevis Zelenskis. Paga vēlreiz, jāiebrauc visā lietā papatīgāk. Trumps noteikti abus ir sajaucis. Diktators ir Putins, nevis Zelenskis. Nu, ko es varu teikt? Nu, tā arī ir. Nu, diktators ir Putins, nevis Zelenskis. Nu, ko tad viņš tur sajaucis? Nu, ak, Dievs. Kur tolku šitam rakstam reāli ir? Nu, tas viss jau skaidrs. Nu, kāds diktators Zelenskis? Nu, diktators ir Putins, nevis Zelenskis. Nu, ko jūs te rakstīsiet? Nu, palsīsim tālāko jēgu. Un Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallas, nezinu, tādu ceturtdienu paziņoja, ka viņai sākotnēji šķits, ka ASV prezidents Donalds Trumps, nosaucot Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenskis par diktatoru, sajaucis viņu ar Vladimiru Putinu. Jā, nu klausies, nu tevi ievēlēja par prezidentu, un tu par šito nezini, nu klausies, nu ar savu biznesu tā aizrāvies, kad nu vispār, ak, Dievs, es šito nevaru. Šitā vienkārši nevar, tad raksti reāli apkaunojuši, manuprāt. Siliņa sola ieviest zaļo koridoru militārajai ražošanai, lielāku atbalstu ģimenei un birokrātijas mazināšanu. Nu, klausies, es zinu, ka tev ir daudz visu kā padomā darīt. Es teikšu tā, droši tev visas iespējas to darīt. Paldies, ļoti jauki, ka tu pūlies, un es to visu ļoti novērtēju. Es domāju, tur nav jāglasīt tālāk. Karoči, viņi daudz ko sola. Tālāk. Artēmijs Troickis, nu. Artēmijs Troickis, nu. Trumpa, atkal šitā tēma. Trumpam Putina priekšā, noskatoties uz auguma atšķirībām, dreb ceļgali. Ai, pļāviet, nu jums tas darbs ir šausmīgs vienkārši, nu jums visas vietas dreb reāli, jūs jaucat viens otru, jums dreb viss un tā tālāk piekrīt. Tā, stulbā reklāma novācies. Oh my god. Es gribu novākt reklāmu, klausies. Bļāvies, viņš reklāmu negrib novākt. Nu, tā. Nu, novāc to reklāmu, man tak neinteresē, nu. Dievs, labi, karoči, šitieši man met reklāmu virsū, mēs te nevaram, diemžēl, falsīt piedodiet, bet mēs te jums priekšu. Karoči, ka mēs vēl, nu, par šito, nu, karoči, viņiem visiem tur smadzenes čupā, ceļgala visas psihiskās problēmas ir gaisā, vienam uz otru reāli nevar viens otru izturēt un tā tālāk. Karoči, šausminošs atklājums Gruzijā. 100 sievietes iesprostotas fermā, kur no viņām ievāktas olšūnas. Nu, ko jūs darat pasaulē? Kas jums cilvēkiem reāli ir, nu? Visu vajag tikai bendēts, nu, kopā reāli. Labi, es negribu to lasīt, tas ir pārāk
slidena tēma, ja godīgi. Agrāk nekā gaidīts. Toms Brits atklāja, kad Latvijā sāksies pavasaris. Es ļoti ceru, ka sāksies pavasaris. Ļoti liels cerības lieku to visu. Man jau kaut kāds ātrāk, lai siltumiņš varētu tikt vaļā no tām milzīgām drēbēm. Tā, karoče, palsīsim bišķi močitātai meicē. Nākamnedēļ laiks Latvijā palēnām kļūst siltāks. Nu jā, to var redzēt jau no laika apstākļiem. Gogls un pakāpeniski iestāsies meteoroloģiskais pavasaris. Jā. Cik nu viņš būs meteoroloģisks tikai kaut kādā 25. martā, man liekas, sākas īstais pavasaris, bet, nu, viņš tā stāsta. Es lieku liels cerības un cerams, ka tavas domas sakritīs ar manām domām. Tā, kas tas ir? Mazs sadzīves priekšmets, ko parasti izmetam, izrādās satura 22 karātu zeltu. Man interesē, kas tas ir pa priekšmetu? Kur? Oi, piedam, tas ir zelta LV. Ak, Dievs. Man sajūta, ka tur nebūs nekas tāds rakstīts. Padomājiet, svarīgākie, nu tādi paši galvenie raksti Latvijā ir NRA, LALV un visi šitie, nu, jūs, karoči, sapratāt, nu, tie visi tie galvenie raksti, kur ir raksti pārsvarā tādas sakarīgas lietas. Es nenorādu, ka šie pārējie raksti tādi mazāk zināmi rakstu muļķības, bet, nu, viņus varbūt mazāk vajadzētu lasīt, padomājiet. Nu, labi, palsīsim, zinātnieki no ETH kaut kādas Šveices fietiņas ir atraduši inovatīvu un ilgtspējīgu metodi, kā iegūt 22 karātu zeltu un citus dārgu metālus un elektronikas atkritumiem. Ziniet, ko es tajā iedziļināt, es negribu labāk ies uz priekšu, nu. Pirms 14 gadiem rādītā okeānija joprojām ir aktīva. Kurš to spēlē un kurš uztur? Ja godīgi man arī interesē, kurš to uztur un spēlē reāli, nu. Pats neesmu paskaties, kas tas tāds ir, bet, nu, varbūt vajadzētu ejam atpakaļ uz draugiem. Izskanēja jautājums, kādā pasēdēšanā ar draugiem, kuri jaunības dienu nostalģija un dosmes uz lielo tehnoloģiju milžu diktēto dienas kārtību lika ilgoties pēc vienkāršiem laikiem, nu, bļāļ, sacīts un nepaliec pie virsacīm, jo tev ir saturs, kas tev jāzina. Negribu, man nekas nav jāzina, pilnīgi nekas. Sacīts un darīts, un izveidojām savu mazo draugiem LV renesansi. Es šito lasīt negribu, vienkārši nāk kaut kāda muļķības, nekas interesants pilnīgi. Runājiet krieviski. Ko? Runājiet krieviski, bļājas. Krievodu jāizliedz vispār. Kurā Rīgas uzņēmumā ignorē latviešu valodu? Ak, Dievs, šito nevar. Šitais raksts pa nopietnu jau reāli. Krievu valodu jāmet miskastē Latvijā reāli sakot. Bet neviens jau nemet viņu miskastē. Runājiet krieviski. Kurā Rīgas uzņēmumā jākaroči skaidrs? Kāda rīznieci šā gada sākumā iegādāsies dzīvokli daudz dzīvokļu namā. Viņai 3 reizes nācies komunicēt ar apsaimniekošanas uzņēmumu. Rītu pēc nami. Neizklausās nopietni jau. Visi tur ir krievi reāli. Visās reizēs latviešu valodā nepilnībā ignorēta, bļājas. Vēsta bez tabu. Man piezvanīja Džarmies, lai pateikt, ka neesmu nodevusi ūdens skaitītāju raidījumu, bļājas. Viņa uzreiz sarunas sāka krievu valodā, prasīja, vai varam runāt latviešu valodā. Viņa teica, ka nē, nu tas nevar būt. Nu, viņa jālaiž no darba vaļā, es jums saku godīgi, jālaiž no darba vienkārši. Nesaprotu, kā tas var būt. Nāmu apsaimniekošanā strādājušiem cilvēkiem būtu jāprot latviešu valodu, jo jāzinās ar iedzīvotājiem. Nu, tev es te pilnīgi piekrītu, jo šitā vienkārši nevar padomājiet. Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda, un tad nākamā lielā valoda ir krievu valoda. Un ja viņi, tie saucamie iedzīvotāji, nemāca latviešu valodu un dzīvo savā krievušku pasaulē, bļēs, nu, tas nedara vienkārši. Viņus vienkārši nevajadzētu neņemt darbā šitādus iedzīvotājus. Jā, karoči skaidrs, sapratām. Zinātnes fakti, kāpēc mums nav atmiņu no bērnības. Nav atmiņu no bērnības. Nu, šo tēm runājot, nu, man ir it kā atmiņas, bet viņas, protams, nav daudz. Ir kaut kādi ļoti daži sīki momentiņi, kur ir iesēdušies prātā, un tas viss arī paliek. Vismaz pagaidām arī palicis, bet
Zināms fakts, kāpēc mums nav atmiņu no bērnības. Nu, es nezinu, es neteikšu, ka nav, bet, nu, varbūt kādam arī nav. Un tad viņam ir šo rakstu vērts lasīt, tāpēc lūdzu, kam nav atmiņa no bērnības, lūdzu, ejiet pie tā raksta. Un ieskrienaties iekšā. Tur zinātnieki uz Zemes ir atklājuši slepenu krātuvi, kurā varētu būt bezgalīgas enerģijas rezerves. Bezgalīgas enerģijas rezerves. Nu, kādas rezerves? Vienkārši enerģijas rezerves. Konkrētāk bišķiņ pastāstiet. Konkrētāk, jā. Ot šitā izstās. Pēc parasta kalna izskatās kaut kāda nesmuka kalnu grēdās. Varētu slēpties milzīgas dabiskā ūdeņraža. Vot, te tagad pateicis konkrētāk. Dabiskā ūdeņraža rezerves, kas ir tīrs kurināmais, taču tā sintētiskā ražošana balstās uz fosīlo kurināmo, liecina jauns pētījums, ziņo Interesting Engineering. Nu, atbišķiņ palasīsim šeit to zinātnieku no ģeozinātnes centra Helmholtz GFZ, nezinu tādu vietu, atklāja, ka ūdeņradas var veidoties dabisko ģeoloģisko procesu rezultātā. Un plākšņu tektoniskā modulēšanas palīdzēja komandai identificēt iespējamās ūdeņraža uzglabāšanas vietas kalnu grēdās. Vai te var lasīt šos skaistos tekstus? Nu, labi, nē, viņi nav tik daudz. Bet, nu jā, ļoti labi, ka jūs atradāt. Es ceru, ka tā patiesība, nu jā, NRA tas jau diezgan labs saits, kur to visu lasīt, un diezgan ticami, bet, nu, es apsveicu jebkurā gadījumā, ka jūs atradāt kaut ko, un es ļoti ceru tā, vai šis komentārs, vai šis ir jums piemērots ieteikums. Nu, jā, labāk šī tādus nekā muļķības par nobrauktiem cilvēkiem ogrē, vai arī kaut kādas sakal drabuļošās politiskās runas un kara gājienus, vat kā šitais te atkal divi saucamie diktatori, nu, vat šis ir diktators, nevis šis, nu, vat tas tur. Labi, ko es te uzspiedu, es pat neizlasīju. Tā, Krievija tuvākajās dienās plāno pasludināt uzvaru karā pret Ukrainu, ziņo izlūkdienas. Jā, kas mums to raksta? TV3 LV, nu, cik tam var ticēt, es atkal šaubos. Tuvākajās dienās plāno pasludināt uzvaru. Tikai pasludināt vai arī reāli realizēt uzvaru. Bet jebkurā gadījumā ļoti slikti būtu, ja tā notiktu. Es, protams, neatbalstu, es neesmu rasists vai kas tas, vai kā viņš tur visu sauc, bļāviens. Labi, tas tur pa labi jau viss trakākais, bet nu nevar šitā, vienkārši nevajag. Tā, Rīgas lidostā 2 bērniem liekts lidojums uz Ēģipti. Nu, kāpēc? Oi, nē, neklausīt. Tas ir 1188, nē, tur nekā normāla. Es pat neiešu iekšā. Dienas bizness, nu nē, nostiprinās Baltijas valstīs un met skatu arī uz Poliju. Tātad jūs gribat teikt, ka dienas bizness nostiprinās Baltijas valstīs un met skatu arī uz Poliju. Kas nostiprinās? Bildē redzams sirīnu. Kaut kāds cilvēks ar sirīnu uzrakstu. Es tādu nezinu, palasīšu, bet šeit es nezinu. Kas nostiprinās Baltijas valstīs reāli? Atkal kaut kāda reklāma, nu. Pagad, tas tak nav normāli, ja? Šitais nostiprinās Baltijas valstīs, Ignitis Group, es tādu nezinu. Buļiens, man jau likās, ka tas nostiprinās, tas plakāts nostiprinās Baltijas valstīs. Nostiprinās Baltijas valstīs, metskatu tāda. Ir uzņēmumi, kas pēdējos gados ir bremzējuši investīcijas Baltijas valstīs. Es nenoliedzu, ir varbūt bremzējušies, bet, kas zina. Bet ir arī tādi, kas izmanto šo situāciju un veic nozīmīgus ieguldījumus, palielināt savus tirgus daļu, protams. Viens no šādiem uzņēmumiem ir Baltijas loģistikas nekustamo īpašumu attīstītājs Sirin Development. Ak, Dievs, Es tādu nezinu reāli, ja godīgi. Es tādu nezinu vienkārši, Kā to var pielīdzināt? Kas ir Sirin Development? Kas pēc savu pozīciju nostiprināšanas Baltijas valstīs jau ir iesācis izvērtēt paplašināšanās iespējas arī Polijas virzienā. Es nezinu. Tas ir viss? Nē, tas nav viss. Jā, tas cilvēks, ko redzējām uz plakāta. Es nezinu, kā viņš sauc.
Visticamāk, tur ir par viņu rakstījis, bet es par viņu nelasīšu, viņš man neinteresē. Un vienā vārdā teikšu, es nezinu tādu, tādu nekustamo īpašumu attīstītāju. Neko par tādu neesmu dzirdējis un vispār nezinu jēgu. Ja es neko tādu neesmu dzirdējis, tad ir priekšā viņš prezentē man te priekšā. Tā. Ģeoloģijas profesors uzskata, ka Eiropu apdraud globālā mēroga vulkāna izvirdums un process jau ir sācies. Nu, nē, es šitam neticu. Vienā vārdā es neticu tam visam. Tā kā kaut kāds abiem baltis. Es vienkārši neticu. Es tam neiespringšu reāli. Video trolejbusa galapunktā norisinās trilera cienīgi notikumi. Oi, trilera cienīgi notikumi. Interesanti. Kas tāds notika? Es tūlīt novērtēšu. Šito gan palsīšu. Tā, piekdien 14. februārī, nu jau diezgan sen, ap pulksteni, jā, pa dienas vidu Reigas pašvaldības policija saņēma informāciju par kādu vīrieti, kurš Andrejsalā, satiksmes trolejbusa galepunktā, vicinoties ar nazi, ar nazi, bļaidz, draudēs garām gājējiem un bojājis ēkas durvis. Bļaidz. Nu, tas jau nav, tas ir thrillers, bet, nu, viņam vispār... Viņam visi mājās bija, viņš kaut ko pat iedzēra uz notikumu vietu, nekavējoties tika norīko tuvākā, ekipāžas skaidrs, ierodoties adresē, likumsargi pamanīja vīrieti ar liela izmēra virtuves nozu. Viņš vispār viņu paņēma no mājas, jā. Viņš varbūt viņš negribēja vispār. Viņš vēlējās viņu aizvest uz Maksimu, viņš gribēja strādāt, viņam ienāca prātā pamuļļoties. Nu, vīrieti nekavējoties tika dots rīkojums, nomest nazi, kam viņš pakļāvās, tomēr turpināja uzvesties agresīvi un bravūrīgi. Nu. Vīrietis, ko tu no rīta dzēra reāli? Vīrietis tika noguldīts zemē un aizturēts palietojot fizisku spēku un roku dzelžus. Aizturēšanas laikā no viņa izkrita vēl viens maza izmēra nazis. Ak, Dievs, tu kur strādā, nu? Kur tu strādā reāli? Ja tu nēdzā līdz nažu tikai, nu tas savs mīļākais priekšmets ir. Es gan negribētu šitā domāt. Notikuma vietā atklājās, ka vīrietis ne tikai draudējis garām gājiem, bet arī uzbrucis trolejbusu. Oi, bļaņas, nu tas jau vispār trakums. Nodarot viņam miesas bojājums. Vadītājam vizuāli bija redzama asiņojoša. Oi, nē. Es par šo vairs nepriecāšu uz brūci, uz pieres un pārsista lūpu. Tāpat arī izsis stikls trolejbusu. Cēkas durvīm. Ej, tu nost. Ok, Dievs. Tie videoklips. Uzreiz pēc tam notikumam tika piesaistīts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, kas sniedza palīdzību cietošajiem vadītājiem, un valsts policija, kas pārņēma darbu ar agresoru turpmāko procesu suālo darbību veikšanai vairāk šeit. Tā. Tas ir videoklips. Tā pagad. Nu. Es pat līdz neskatīties to visu. Es to visu sapratu, principā, bet, nu, šausmīgi, godīgi. Ne viss ir smieklīgi un ne viss ir tā, kā jūs domājat. Simnutiķi steigšus paziņo par gaidāmo laiku mainīsies pavisam strauji. Nu, klausies, es te vēl nesen lasīju par Brici, kurš man solīja meteoroloģisko pavasaru, un te atkal tūlīt laiks strauji mainīsies, un pēc bildītes izskatās, ka tūlīt būs kārtējā milzīgā sniega saga, es tūlīt brīdīšu par sniega kupenām, nevarēšu pastaigāt no rītiem, būs apsniguši ceļi, nenotīrītas sētnieks slinkos, un šitā jūs domājat, milzīgi mīnus, ko, protams, arī visi stikli aizcels, mašīna būs jādarbina 10 minūtes iekšā, lai iesildītu motoru, nu, klausieties, abiem baltic, nu, kur jūs šos datus ņemat, ka šitādi, atkal abiem baltic, priekškam visu šito te reklamēt, tik stulbā veidā, karoči, aizmirsts kartupeļu stādīšanas veids. Kā jāstāda kartupeļu vēl, nu, būtu palsīšu. No 2 hektāriem var iegūt vairāk nekā tonu kartupeļu, jebkādos laikapstākļos. Es vienkārši nelasīšu. Vai ekolains. Maršrutā Rīga Talina pasažieriem informāciju var sniegt krievlodā. Atkal krievlodas jautājums. Nu, nevar. Tikai latviešu valodā, ja tas Latvijā, tad tu sniedz latviešu valodā, ja tas ir Tallinā un atrodas Igaunijā, tad principā tu sniedz informāciju igauņu valodā. Tā kā tā. Tā, pētījums Apollo. Beidzot Apollo. Man liekas, ka Apollo neesmu redzējis tik daudz. Lielākā daļa iedzīvotāji uzskata, ka Latvija nespētu pati aizsargāties karā. Nu?
Nu, viena pati es diezgan šaubos, ka viņi varētu aizsargāties. Jautājums, pret ko aizsargāties? Nu, protams, ka pret Krieviju. Kas tā vēl uzbruks Latvijai? Nu, uzbruktu Latvijai iespējams. Vairums iedzīvotāji Krieviju vērtē kā galveno apdraudējumu Eiropas drošībai, liecina Friedricha Eberta. Jā, nu Krievija ir pats galvenais apdraudējums, ja godīgi. Tā tas arī ir. Bet, ja uzbruktu Krieviju, nu, protams, mēs nevaram uzvarēt Krieviju, kā jūs paši saprotat. Krievija ir milzīga valsts ar ļoti, ļoti daudz iedzīvotājiem. Un kas ir Latvija reāli uz viņu fona? Pat viena Baltija, nu labi, Baltija varbūt izstāsta viņš lielāks pretinieks, bet nu, tas tik un tā nav Ukraina, ar ko var cīnīties 3 gadus jau vispār, 24. februārī laikam uzsākās garš, jau reāli 3 gadi. Tā, labi, tagad ir izmaiņu brīdis. Tātad tu man soli izmaiņas, ja? Man Evika Siliņa soli izmaiņas, un tu arī soli izmaiņas, saprot? Nu labi, pastīšos, ko tu man tu soli atkal. Izmaiņu brīdis. Nu kādu izmaiņu brīdis pēc tām domām? Vai turpināt? Drošības eksperts Jānis Kažociņš par Ukrainas karu, atkal par Ukrainas karu, un miera sarunām Trumpa spiedienu uz Eiropu un Latvijas uzdevumiem. Es negribu vienkārši, tas ir slimi, es nelasīšu to visu. Neiedomājama nelaime. Autovadītājs notriec stirnu, bet izkāpjot no auto, nokļūst zem cita spēkrata riteņiem. Tā labi, sagramošu to informācijas neiedomājama nelaime. Autovadītājs notriec stirnu, bet izkāpjot no auto, nokļūst zem cita. Avārijas aiz avārijām. Bieži vien nolasa spriedumu Rijānas mīļotāju. Rokī lieta tādas emociju tiecas zālē nebija redzētas sen. Sāntēl. Nelasīšu par šito. Rīgā pazudusi jaunā sieviete atrast bez dzīves pazīmēm. Oh my god, nu. Rekur, akal, kas tas ir? Vivī meklē ļaundari, kurš tukuma vilcienā konduktoram sabojāja brilles. Sabojāja brilles, nu. Ai, jā, cik pasaulē tā cilvēki daudz, viņi tik slimi, nu tik stulbi, es nevaru vienkārši atskatīties to visu. Bija meklē, jā, skaidrs, pagalam nepatīkama Valentīna diena, pat Valentīna diena, jā, pat Valentīna dienā tas notika, nu, izvērtās kādam pasažieru vilciena darbiniekam reisā uz tukumu, viņam uzbruka kāds agresīvs bezbiļetnieks, pat bezbiļetnieks eit nost. Vēl ļaunāk, nu, vēl ļaunāk nekā varētu būt, nu. Bezbiļetnieks, kā liecina Vivī ieraksts mikroblogošanās vietnē. Nu jā, karoči X, Twitter vai kas kā viņš sauca. Uzbruka konduktoram, atņēma viņam brilles un sabojāja tās, kā arī pagrūdus un parāva aiz rokas. Jā, nu cilvēki ir visdažādākie. Tā, kas man tu uzmetās, tur īkšķus par Latvijas uzvaru. Es turēšu īkšķus, bet turēšu abus īkšķus, nevis divus, vienu īkšķu. Latvijas Spānija, nu 20. tas jau laikam pagājis ir, jā, tas ir pagājis 7. vakarā un Slovākija Latvija, tā, svētdien vakarā. Tieši svētdien vakarā, 5. Slovākija, tas ir basketbols. Es esmu lielāks hokeja fans nekā basketbola, bet, nu, kāpēc gan nepaskatīties. Tomēr visi sporta veidi ir kaut kas cool un kaut kas īpašs. Tā kā tā. Labi, draugi, es domāju, priekš pirmās izlaiduma būs pietiekami informācijas par to, ko mēs esam apskatījušies. Un es domāju, gaidiet jaunos videoklipus. Neaizmirstiet uzspiest like, subscribe un koment. Un es domāju, tiekamies nākamajā videoklipā. Tā.